Trīs banāni pēc Zdeneka Slabova pasakas motīviem. Vitenzona scenārijs, režisors Botovs, mākslinieks inscenētājs Tarasovs, komponisti Krivcovs, Krilatovs, operators Drujans, skaņoperators Kutuzovs. Lomas ierunājuši Skurstene, Anta Krūmiņa, Gulbe, Krivāns, Placēns, Šalkonis, Martinsons. Filmu latviešu valodā ieskaņojusi Rīgas kinostudijā. Jā, agrāk burju māksliniekiem strādāt bija vienkārši. Nebija nekādas tehnikas, bet tagad katru dienu mums kaut kas jauns. Labirints, laka, lempis, lifts. Jā, Āre, lifts vai pacelšanas mašīna? Varbūt vēl krāsu tērēt? Kurš vairs ticēs pasakai? Varbūt tu gribi piedalīties pasakā, Petri? Labi, bet tev man no pasaka valstības jāatnes 3 banāni. Atnesīsi? Protams, atnesīšu. Pakaus 1, bet 4 kājas, lai šis lifts vairs neapstājas. Lifts nestrādā, lifts strādā. Tas ir lifts no pasaciņas. Pakaus 1, bet 4 kājas, lai šis lifts vairs neapstājas. Raķete un kamaniņas, tas ir lifts no pasaciņas. Tas ir liels papīra plūcis. Nē jau. Tā ir jauna starpplanētu raķete. Lidojošais kastrolis, lūk, kas tas tāds. Trīs banāni. Trīs banāni. Trīs banāni. Trīs banāni. Trīs banāni. Trīs banāni. Laipni lūdzam. Kas tas? Tas ir alumīnija koks. Bet kas tas tāds? Mēlinīts, augstākās šķirnes. Un visi koki šeit ir tādi. Kādi tad vēl tie var būt? Bet kur tad es dabūšu 3 banānus? Sadzirdēs melnā dāma. Sveicināti! Man vajadzīgs padoms. Kur var dabūt banānus? Nāc, sēdies. Es vēlos dot tev padomu, puisēn, tāpēc, ka esmu tavs draugs. Kādēļ jūs klusējat? Man žēl tevis, puisēn. Tu vairs neatgriezīsies uz zemes. Jūs zināt, kas ir zeme? Es zinu visu. Ja gribi, es nolaidīšos ar tevi uz zemes. No rīta tu piecelsies un iesi uz skolu. Man vispirms jādabū banāni.
Es apsolīju. Iegaumē, puisēn, banāni šeit pieder tikai man. Bet es devu vārdu. Man patīk tava pārdrošība, puisēn, un tam dēļ es tevi atlaižu. Mans kuģis neved pasažierus. Es vedu tikai sapņus. Vai tie sapņi piepildās? Man vajadzīgs sapnis par 3 banāniem. Bet varbūt tev iepatīkas arī vēl kaut kāds cits sapnis. Piemēram, par cukura zemi vai par šokolādes mājiņu. Tas ir pavisam maziņiem. Nu, labi. Kāp iekšā, puisēn, tu man patīc. Tās, protams, sūtījusi melnā dāma, mums nav glābiņā. Bet kā tad ar sapni? Ja tevis nebūtu, es būtu pagalām ar visu savu kuģi. Tātad man kuģis jāatstāj. Bet kā? Tomēr tu man patīc, puisēn. Ai, par tādu divriteni es esmu sapņojis visu mūžu. Paņem šo te. Tikai netaisi vaļā ātrāk, iekams tev nebūs pienācis visgrūtākais brīdis. Cik šeit skumji. Ai, tikai neesi tik bēdīga. Citādi es sākšu raudāt. Vai negribi pasūkāt konfekti? Negribu. Arī āveņu negribi. Varbūt apelsīnu. Es gribu parotaļāties ar bērniem. Kā tu te gadījies? Vai tad tu nezini, ka man jāsasaldē ik viens, kas parādās šai vietā? Cik labi, ka tu atnāci. Tagad mēs abi rotaļāsimies. Es te nevaru palikt, bet es kaut ko izdomāju, lai tevi iepriecinātu. Sniega vīriņ, tūdaļ atdzīvojies un ar sidrabmatīti paspēlējies.
Vai gribi pasūkāt apelsīnu konfekti? Paldies. Bet vai jūs nezināt, kur es varētu dabūt 3 banānus? 3 banānus? Kāpēc te tāda jautrība? Kas tie tādi par ciemiņiem? Tikai daži sniega vīri, kundze. Vai cits neviens te nav bijis? Nevienas dzīvas dvēseles, kundze. Kur lai es dabūju banānus? Meklē tikai uz zaļās planētas, bet iegaumē. Tie banāni pieder melnajai dāmai, un tos apsargā briesmīgais pūķis, Baisulis. Vienmēr būt par pūķi, bļaut un izvirt liesmas, cik tas garlaicīgi. Es gribētu būt par cīrulīti, lidot debesīs un dziedāt. Nu kaut vai par zvirbulēnu un čivināt. Tā. Bet es esmu pūķis, Baisulis. To, kurš no manis baidīsies, to es aprišu. Esi sveicināts, pūķi! Sveiki! Baidies! Baidies! Bet es tiešām tevis nebaidos. Es zinu, ka tu vēlies kļūt par zvirbulēnu. Bet es tevi lūdzu, kaut maz drusciņ manis baidies. Nebaidos, nebaidos, nebaidos. Nu tad čivināšu ar un lieta darīta. Kurien viņš aizlidoja? Nodevēji, ar ko viņš jūs uzpircis? Viņš bija labs un mums palīdzēja, bet jūs to nesapratīsiet. Tagad es steidzos, bet kad atgriezīšos, jums labi neklāsies. Viņi par mani smējas. Es nevarēšu šeit atgriezties. Pameklējiet sev citu neapdzīvotu planētu. Vai tad tu nevarēji ienākt iekšā pa durvīm? Kur es dabūšu meistaru? Es atnesu 3 banānus.
tu vari tos tūliņ apēst. Kā apēst? Es domāju, ka tie ir brīnumi banāni, ka es kādam palīdzēšu. Tu jau palīdzēji. Tu atbrīvoji pasaku planētas no melnās dāmas varas. Cik dīvaini. Bet 3 banānu noslēpums... Noslēpums bija tāds, ka tos iegūt varēja tikai ar drosmi un labsirdību. Es gribētu 1 banānu aizsūtīt... Es pats zinu, kam. Tas ir ļoti vienkārši. Banāns! Viņš tomēr tos dabūjis! Un ko pašlaik dara Petriks? Banana.